Mūsu ekonomiskā izaugsme nav iedomājama bez ikviena cilvēka sabiedriskām un ekonomiskām aktivitātēm. Šajā pārmaiņu laikā svarīgi attīstīt efektīvus cilvēku vērstu atbalsta sistēmu, kas palīdzētu ikvienam individam saprast viņa spējas un iespējas savu drošības un labklājības nodrošināšanu. Manuprāt, tikai motivēta cilvēka ražīga darbība, kas balstītos uz jaunām zināšanām, spējām tās pielietot reāli ekonomisku labumu gūšanai, pamatojoties uz brīvā tirgus priekšrocībām, tautsaimniecības attīstības stabilitāti, godīgu attieksmi, izkoptām uzņēmējdarbības tradīcijām un sabiedrības izpratni par to, ko nozīmē uzņemties atbildību par strādājošiem, būs iespējama mūsu labklājības un valsts tautsaimniecības ilgspējīga izaugsme. Parādītu iespējamos risinājuma variantus un dotu iespējamo teorētisko skatījumu, kas ir ar praktisku ievirzi. Es aicinu jūs uz radošu diskusiju. Paldies jums, ka jūs esat atsaukušies veiksmīgu, zinātnisku, praktisku diskusiju, lai mums visiem veicās. Paldies jums! Taču arī šajos apstākļos ir svarīgi atcerēties, ka valstī pastāv tās pamatlikums, konstitūcija, un līdz ar to nebeidz pastāvēt arī tiesību principi. Satversmes tiesa kā nepamatotu viedokli ir atzinusi to, ka tiesiskā paļāvība nevar izveidoties, ja kāda tiesība pati par sevi ir atkarīga no ekonomiskās situācijas, patēriņa cenu izmaiņām, nodarbināto skaita un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru. Otrs svarīgs princips saistībā ar sociāli atbildīgo valsti ir individa līdzdalība un valsts pienākums pret individu. Horvātijas likumdevēja rīcība, kuru vērtēja Horvātijas konstitucionālā tiesa, tā saucamajā krīzes nodokļa lietā. Horvātijas valsts izvēlējās noteikti krīzes nodokļu 2% apmērā no ienākumiem, kas pārsniedz 288 latus, un 4% apmērā no summas, kas pārsniedz 576 latus. Mērķis nodokļu neaiztikt sociālos pabalstus. Konstitucionālā tiesa izvērtēja, ka tas ir viens no veidiem, kā valsts var nodrošināt ekonomiskās krīzes situācijā pietiekams ienākums, lai neaizskartu mazākums. Tajā pašā laikā bija atšķirīga attieksme pret personām, kas saņem dažādus ienākumus. Līdz minimumam neviens netika aizskarts, vidus minimumam tika nedaudz aizskarts, tas, kas saņem vairāk, tika vairāk aizskarts, bet valsts atrisināja vienu no ekonomiskajām problēmām. Public-private partnership does not work, and it's quite an interesting question whether the reasons for not very successful operation of these programs is something which has something to do with our cultures, or it has some more general reasons. We have to look into it. And of course, there are certain budgetary provisions and certain provisions concerning the selection of the private partner.
draudzīga, bet bieži vien pat arī noraidoša. Gan pret valsts pārvaldi, gan pret tiesām. To nosaka vairāki faktori. Pirmkārt, tas ir procesa ilgums administratīvajās, it īpaši tiesās, bet arī pēdējā laikā civilu procesā. Otrakārt, tā ir masīva lietu plūsma tiesās, tātad tiesu pārslodze. 3 galvenās rakstura iezīmes jaunajai pieejai tiesu sistēmai un sabiedrībai. Proti, tā ir attieksme tiesas un klienti. Nevis tiesas un apsūdzētājs un aizstāvis un prokurors, nevis tiesas un prasītājs un atbildēs, bet tieši tiesas un klientes. Pirmkārt, klients ir primārais. Tātad tiesas strādā klientam un otrkārt tās sniedz pakalpojumu klientam. Un treškārt, tātad tiesas novērtējums, tiesas sistēmas kvalitāte ir atkarīga nevis no abstraktiem parametriem, bet tieši no šīs kvalitātes realizācijas, no tiesas novērtējuma procesa dalībnieku, tātad klientu acīs. Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, mūsdienu mainīgajos ekonomiskos apstākļos tiešām ir iznācis jauns žurnāls. Un jāsaka, uzticoties privātai iniciatīvai. Mēs daudz šodien runājām par valsti, bet šo žurnālu ir izdevusi privāta augstskola. Un šo žurnālu ir saturiski piepildījusi komunikācijas zinātņu katedra. Bet šī raksta žurnāla ideja un žurnāla būtība ir tāda, ka mēs mēģinām pirmkārt iekļauties akadēmiskajā apritē viens, otrkārt arī profesionālajā apritē, protams, jo rakstu tematika ir visai dažāda. Un vēl ir tas, ka šie turības zinātniskie raksti ir saistīti ļoti cieši ar doktorantūras programmu. Tad vēl kā būtisks nosacījums gan šiem rakstiem, bet vēl vairāk nākotnes rakstiem ir tas, ka mēs mēģināsim tiešām iekļauties starptautiskajās datubāzēs, tāpēc arī šis žurnāls ir un arvien vairāk un stīrākos starptautiski recenzējamais žurnāls.